Tā, labrīt, tauta. Šitā ir 4. 5. epizode rekurēri Daņiks. Viņš šoreiz palīdz pie garāžiņas. Kroči, šodien, ko mēs izdarījām? Mēs izbraucām Rīgu un tikai tagad sākam kaut ko darīt un ir pulkstens 8 pāri. Bet mēs atbraucām uz garāžu vienos. Jā, mēs atbraucām uz garāžu labu laiku atpakaļ, bet, kroči, mēs dabūjām audumu, mēs dabūjām šuves, ar ko sašūt, adatu arī. Tad mēs paņēmām Dāvidu, aizvecām pāris, bet tas ir cits stāsts. Bet, kroči, šis ir kas notiek ar žigīti. Es šito te ātri nolikšu, tāpēc, ka te man vajag izdarīt šito paneli, beidzot sataisīt, bet tur man ir problēma ar skavām. Un Daņiks, viņš šito pagad, jau salikt viņu? Jā, es saliku viņu. Viņš jau salika, tā kā spīdranoja vienkārši. Ne, viņš tā kā izdācis, nevis viņu vajag spiest, viņu tā kā pēc stūrīta vajag šitā, bet māliņ tā kā šitā iespiest pa virsu. Jā, un bum, viss. Šito te es iepriekš nebiju nofilmējis. Nesaprot, kas tas ir tā kā. Op. Jā, šitas te, viņš ir saplīs. Tas it kā maina spūguļu leņķi, ķipā augšā lejā vai ko, varbūt. Bet viņš nestrādā. Tas ir māks, ko viņš dara, bet es viņu biju noņēmis vispār, lai pārkrāsot. Iepriekš viņš bija riktīgi sarūsies un izdarījis, tagad viņš tāds melns ir. Viņš nav perfekts. Bet tas ir labāk kā nekas. Nē, viņš labi izskatās. Jā, te ir biku, var redzēt skrāpes, kuras mēģināja rūsu dabūt. Tāpat tas tā kā neredzams būs. Tur galvenais spogulis. Jā, bet iepriekš viņš bija diezgan, ar spogulī redzēt kameru vlogers. Tā kā, jā, tas tagad labi, un tu viņu tagad liksi tur iekšā. Korupcija. Jā, korupcija. Tā kā, jā, tas ir, ko Daņiks nodarbojas. Man šeit tā te problēma ir tāda, ka es jau pamēģināju. Es nopirku šito te, ar ko skavē, bet es iztestēju jau šitā dēļa. Viņš iet cauri, ja nu var redzēt, ja. Šitie bija 4 mm, un man vajag kaut kāds, kas ir reāli 2 mm, bet tur tādas netirgoja. Un man ir aizdoma, ka man varbūt vajadzēs vienkārši līmēt. Es negribu baigi līmēt, ka tā līme ar mitrumu var atnākt vaļā, bet man nav baigi citas opcijas realistiski. Un, jā, šito paneli es izdomāšu, kā viņu vēl piesarmāt. Es izņemšu šito ādu, lai es varu parādīt viņu, kā izskatās. Tagad es noņēmu šito te, es varu uzlikt. Kroči, šitā izskatās, šitas ir tas te audums, par ko es runāju. Šis sintētiskā āda, mēs izpētījām visādus variantus, bet priekš aizmugurējā paneļa šis ir pietiekami tuvu. Un tagad, skatoties širo krāsli, godīgi, viņš izskatās tīri normāli. Es vienkārši gribu ar šuvē vēl sarunāt, varbūt viņai problēma tas, ka viņi nevar dabūt normāls materiāls. Un ideja ir tāda, ka, mums pat, kā sauc Daņik tā vieta? Krāsošana kaut kas? Mums nosauca ielu. Jā, iela. Kroči, ir kaut kāda vieta. Kur arī tāda paša tikai žiguliem vairāk arī saistīts. Jā, ķipa ieteica. Un es domāju, ka varbūt, ja tur ir kaut kāds materiāls, varbūt aiziet apskatīties. Un es varu vienkārši nopirkt materiālu pataisni un iedot šuvējai. Jo šuvējai man čīkstēja par to, ka viņai nav materiāls, ko es vēlos. Un viņai kaut kas tur no Polijas jādabū un blablabla. Un riktīgs čakars. Man tur tie krāsas stāv jau 3 mēnešus. Un es domāju, šitādu materiālu. Šitas ir tīri normāls materiāls un šitas ies uz šitā paneļa. Rekur es uzlikšu viņu šitā pāri. Un bum! Man vienkārši vajag viņu pārtīt, un tas ir viss. Tā kā tagad. Ok, kroči, problēma ir šitāda, ka man ir, šitas te panelis, un man ir šitas audums. Es nogriezu maz gabaliem. Man tagad būs eksperiments. Tas, ka tās skavas ir, man liekas, bija 4 mm garas, un viņas ir pa garu. Man vajadzētu optimāli 2, bet man ir aizjums, ja šito saloku 2 reizes apkārt vienam tai pašai vietai, tā kā šitā, parasti ir vienkārši augšējā kārta, apakškārta, un viss, bet es zinu, ka viena kārta nebūs pietiekama. Tāpēc man ir aizdomas, ka, kad man ir augšējā kārta, es viņu saloku 2 reizes. Un tādā veidā viņš kā var turēties, un es ceru, ka viņš neišausies cauri. Ja viņš neišausies cauri, tas būs pietiekami labi. Tā kā tagad man būs biku eksperiments. Ok, kroči, es pamēģināju eksperimentu, un šitā sanāk. Man ir 2 slāņi, kā var redzēt apakšā, ja, ka šitos vienkārši pārloku vēlreiz atpakaļ, un man neiet cauri augšai. Bet ir problēma. Ja es piespiežu diezgan stipri, viņš iziet tuč, knapi cauri, bet ar audumu, ja pārsēga, tad nevar redzēt. Bet ir problēma, ja tu piespied viņu kārtīgi, ja viņš ir nospies, tad viņš joprojām biku durās cauri. Man ir aizdomas, ka man vajadzēs biku īsāks skavas tomēr tik un tā. Tāpēc, ka teorētiski strādā, bet ja šī tik liela čakara taisa, tad labāk izdari vienkārši pareizi no sākuma, tas arī viss. Man vienkārši vajag atrast vietu, kas tirgo skavas, kas ir īsāks kā 4 mm. Tā kā jā, tikmēr
Kas tu vispār noteikti pie Daņika jāpačeko? Es pieliku šito stiklu. Es paskatījos, Opa. skaties. Ja tev šitā, tu vari pie sevis pat. Jā. Ja tu, ir robeža tā kā, viņš pats aizgāja uz leju. Jā. Tā figņa tur te biku čakarais, man liekas, O, viņa nestrādā, bet Daņika to arī arī... Kas tev tā notiek? Es tikko šito noņēmu paskatīties, kas tam notiek. Pagad, tur bija skrūve. Viņa Tur bija skrūves, divas. Tu Es viņa tikko no... atskrūvēju. Es domāju, ka tu viņu izrāvā ārā. Nē. Es Tu šito zini vispār? Jā, tur man vadi stāv. Tam Jā, arī... viņš tā kā mīkstas šitai. Tur tā arī jābūt. Ir. Okay. Tas sūds biku vai... Ok, jā. Nē, es izdarīšu atpakaļ visu. Nē, tā nav problēma. Vienkārši es tur vilku ārā visu. Vienkārši viņš dīvains, viņš tāds deformēts. Viņam arī tādam jābūt, ka tā vieta tur ir ritenis. Viņš ir, tas kā tur tas metāls iet, viņš ir biku šķīps. Tā viņš arī kā jābūt. Jo tur arī vadīja, es iepriekš nenofilmēju, bet tur, kur, kaut kur tur arī man bija jāvāk ar visu šito. Jā. Man bija pamatā visa šitā vieta, kā ar malu, kur tas metāls ir, es visu šito ņēmu nos paklāju. Okay. Tur man bija visi tie vadi jāvāk. Tā kā... Jā. Man nevar ciet durvis. Jā. Un par šito augšu izrādās, ka Daņiks atklāja, ka viņš šito... Šis ir regulētājs. Tas ir tās skrūve. Būtu tā kā šis regulētājs. Viņš var būt stingrāk, tu viņu pat neizvērsi. Varbūt vispār šitā viegli. Tā kā, jo iepriekš bija tā, ja susita pa bedru vai ko viņš vienkārši nonāk lejā. Kad brauc pa bedru, tā kā viņš vienkārši tāds, tā kā nokrīt. Jā, bet tagad Daņiks pieregulēja. Jā, un tas ir viss. Viņš noņēma visu šito. Šajā pusē nav skaties. Tur... Šajā pusē. Ko? Okay. Nē, ko iznāja, kā tur. Kroči, jā, izrādās, ka tas ir vienkāršāk nekā oriģināli domāja. Bet, jā, kaut kā tā apmēram. Tas ir, kas tur notiek. Ok, kroči, situācija ir tāda, es uzliku dahu ēdēļus un ķieģeļus uz šitā te. Viena puse vismaz, lai ir taisna. Ar otru pusi tur ir tā, ka tur ir... Es nevaru šito metālu figņu noņemt, tas viņi ir iestampoti iekšā kaut kā un dabūt viņi atpakaļ būtu bezgalīgi sarežģīti. Tāpēc es vienkārši vienu pusi izdarīšu tagad, otru pusi es izdarīšu vēlāk. Tā kā es ceru, ka tas būs pietiekami daudz svars uz nakti. Tikmēr Daņiks nodarbojas ar emblēmas mainīšanu, es vienkārši iepriekš netibūju to izdarīt. Skaties, viņa ir tāds rāmīts. Viņa nevar tā kā tu izspiedīsi, bet tā kā viņš ir lielāks par rāmīti. Jā. Man ir ideja, ka var noņemt visu šito te nost un izņemt šito iekšējo daļu, un tad es varu vienkārši izgriezt viņu un ielikt iekšā rāmītī. Ja tu varēsi. Man liekas, ka šitās jau nemaksā dārgi, tas bija kādi 5 eiro vai kas. Internetā vispār? Jā, reāli, viņi kādi 6 eiro vai kas maksās, neatceros. Bet es domāju, pēc tam arī... Kā šito sauc? Emblēma. Aizmugurējā emblēma. Okay. Šitā ir oriģinālā SL eksportversija, bet te ir plaisa, un viņš lēkā, un man nepatīk, ka viņš ir izdirs tāds biku. Es neesmu joprojām atradis ļoti labā stāvoklī, bet es gribu tādu, kas vienkārši saka žiguļi. Tas ir viss. Man patīk šitādi. Arī kultūra laba. Jā, tas ir ārzemnieki, šito zina labāk, bet vietējie žiguļi. Tā kā, jā. Tā kā, jā. Man nepatīk, ka viņš ir izdirs. Es pasūtīšu jaunu, tad, kad es atradīšu kāds tirgo šitādu pašu ar visu šito, bet labā stāvoklī. Es redzēju vienu, bet viņš bija tik slikts, ka viņi nevarēja pat izlasīt. Tā kā, jā. Kur tā nazīti? Jā, nazīti. Tādām lietām man ir speciāls instruments, kas ir plasmas, to sauc par moldinga tool. To tev vajadzētu paņemt. Tāds kā metāls par metālu, ja var saskrāpēties. Jā. Tā kā, man tad daudz, man ir knaiblas pazudušas, man ir moldinga, tas tools pazudis. Viss te vienkārši fucking pazūd. Ok, kroči. Vispār paga nevar spoilot, bet labs, tik labi ielīda, ka nevar ar pirkstiem izņemt. Rekur. Dabūja šito nost. Reāli veca līme visur bija. Te bija veca līme. Paskat, kā Daņiks notīrīja. Paskat, cik te tīrs ir. Tā kā parādot pusītī tai. Jā, šitas, diemžēl, saplīsa, bet nekas, ko lai dara tur. Šitā viņš izskaties kopā, bet otra puse. Tur vienkārši uz zaļums bija. Te ir pīzdēts bijis labu laiku. Es zinu, ka visi šitie tradicionālisti man bļaut, kāpēc viņiem emblēma nos. Šitā ir izdirs, man viņi nepatīk, ja godīgi. Bet šitas tagad ieliec tā kā
Šitas ir tā kā ielikt žemu. Šis izskatās objektīvi labāk. Bum! Tas ir eleganti. Šito, es domāju, varētu uztaisīt biku tā kā krāsaināk. Nu, biku, lai viņš tuvāk šitam ir. Būs pašam tā kā tu, jā. Jā, man ir krāsa, ar ko to darīt. Es teorētiski varu aplīmēt skoču visam tam melnajam. Bet te tā kā grūti, ka lai katra maliņa tā kā. Nu jā, es domāju, varbūt te var arī ar rotu vai ko. Jā, rotu tieši. Bet, jebkurā gadījumā, šis izskatās ļoti skaisti. Tā kā... Jā, pavisam cita mašīna. Jā, bum! Neviens pat nezinātu. Te viss ir diezgan netīrs pamatā, bet es saku, šis sanāca brīnišķīgi. Tā kā, nu... Mēs tagad izdarījām tā, ka, ja tu gribēsi kaut ko, piemēram, vienkārši prikolu pēc, piemēram, easy vai GG uzrakstīt. Jā, šito teorēti, tas, ka šitie maksā kaut kādi 5 eiro gabalā vai ko? Nē, tu vari reāli kaut ko plasmas un pats izgriezt. Jā, es varu izgriezt jebko, ko es vēlos, un es vienkārši varu ielikt iekšā, un tas arī ir viss. Tā kā, manuprāt, šis ir... Tu vari katru nedēļu mainīt uzrakstīt. Jā, katru nedēļu, bet man liekas, šitas žigums man ļoti patīk. Viņš izskatās daudz labāk, nekā es domāju. Tā kā tas ir brīnišķīgi. Te ir arī, ķipa, varbūt vajadzētu noņemt šo aizmugurējo moldingu, lai biku patīrītu, bet... Jā, šitā arī, paskaties, bišku tā kā... Kur tā? Šitas tā? Nu labi. Jā. Šis viss tas netīrums. Jā, bet labais tas, ka šitie ir uz plasmas figņām, kurus var vienkārši noņemt. Tā kā mēs varam noņemt šo moldingu. Bet viņi līmēt atpakaļ tev pašam būs. Nē, viņi šito nevajag līmēt. Viņš turās uz šitādiem klipsīšiem. Redzi? Paskaties aizmugurē. Te ir tādas plasmasiņas tā kā... Tas skrūvīts. Viņas vienkārši izspiež ārā un tas arī ir viss. Tā kā... Jā. Biku laiks ir pagājis. Un paskat, mēs noņēmām šito moldingu. Pagam? Wow. Paskat, man liekas, ka tu šito filmē varēji redzēt šito veco. Jā. Varēja salīdzināt. Te šitas zaļā šnura, kas te bija, vairs nav. Reāli džungļi pazuda. Daņiks noņēma moldingu un riktīgi nomazgāja. Šito visu noņēmām. Jā, visu to te noņēmām. Brīnišķīgi. Un es tikā pamanīju, es pat nepamanīju iepriekš. Te ir kaut kāda huiņa izdegusi. Tipā lodāmuru vai ko. Parādot tos. Jā, tetēnam, protams, nav jābūt visu lūdzu. Bet tas ir pīzdēts. Un arī parāda gumiju. Spogulis, šitas ir vispār. Noņēma spoguli, viss izskatās normāli. Ja 2 caurumi, tas ir standarta, bet izrādas, ka viņi turās uz šitādas plasmas detaļas, kurām ir šitādas tā kā ļipiņas. Šitāda, tā ir gumija pat. Viņi ir mīksa. Jā, tā ir vienkārši prasta kaut kāda gumija, ja? Un viņu ieliek šeit iekšā, un tas ir uz kā viņš patiesībā turās. Un tā skrūve, viņa tieši tā iet iekšā. Bet problēma ir tāda, ka es nezinu, kā var aizmugurē kaut kādu tur ielikt iekšā skrūvīt vai ko, izņemot, ka varbūt tā kā šeit var noņemt paneli. Un tad varbūt no otras puses kaut kā skrūvēt. Tas ir viens variants, bet tur man būs jārunā ar Pēteru, jo tā ir viņa tuvākā ekspertīze, tāpēc, ka te var it kā teorētiski to izdarīt, bet man liekas, ir jābūt labākam veidam, kā to darīt. Ja es atradīšu kaut kur šitādas gumijas, vajag pasūtīt, bet man besīgi, ka visu laiku kaut kādas mazas figņas jāsūta. Ka visticamāk, ka es neviens šitādas netirgo. Jā, šitādu es neredzēju nekad dzīvē. Nu jā, šitādu pirmoreiz mūžā redzu, un šitas ir pietiekami viegli detaļi, lai pārāk liels čakars... Šito varētu pats uztaisīt gumiju, bet šitās lipiņas, protams, ka nevar. Tā kā es nezinu, ko tur var izdarīt. Jā, būs jāatrod variants. Tā kā tas ir pasamēram arī tas. Kas vēl tika noteikts? Jā, šitos te uzliku atpakaļ. Un šitas te arī, jo man liekas, šo nopirms esmu pazaudēju, bet šitas ir riktīgi liels čakars. Es gribu šito pārkrāsot ar spilgtāku chromu, bet, lai tā man vajag precīzi izgriezt visu šitos te, lai tikai tekstu redz. Šitas prasīja ļoti jau pa to laiku, kamēr šitas vēl nav pabeigts, kamēr es šito darīju. Tu noņēmi moldingu, nomazgāji viņu, notīrīji pašu moldingu arī no iekšas un āras, uzlika viņu atpakaļ iekšā un arī, un spoguli arī noņēma visas atlīja pa detaļām un vēl notīrīja to tā kā. Un tu vēl nepabeidzi. Jā, un es vēl neesmu pabeidzis, tā kā šis prasīja ilgu laiku, bet ir pagājusi stunda, un beidzot šitas ir sataisīts kā vajag. Viņš šo skrata.
Tas būtu vispār traks efekts. Un šis prasīja reāli stundu kaut kādu uztaisīt perfekti, ja? Tagad vajag vienkārši nokrāsot. Viņš būs ekscelente! Beidzot. Tagad. Vajag iztestēt un tagad. Viss? Jā. Tas 2 stundas aizgāja tajā visā, un man 2 pūtieni un viss. Bet padomā, viņš tagad šitik spīdīgs būs, nevis tā kā iepriekš pelēks. Yeah, buddy! Koroči, čau, čau. Mēs esam pabeiguši pamatā tas, kas notika, ko mēs šodien, es aizmirsu, ko mēs izdarījām. Ko mēs darījām? Jā, mēs neko neizdarījām šodien, bet, nē. Reāli tā kā pagāja 5 stundas kaut kāds. Jā, 5 stundas mēs neko. Spogulis ir noņemts, tas te ir sapūsts, šitas te žūst un tam līdzīgi. Nākamais, kas ir jāizdara, ir jāpāršurp krēsli, man ir jādabūj skavas un līme. Un tad, pateikšu godīgi, tad, kad izdaram to, es varēšu salikt vadus, es varēšu visu to izdarīt. Viss, kas būs palicis, ir jāieliek priekšējie krēsli un spoguļi. Un viss. Tas nozīmē, mēs būsim gatavi kaut kā, mums sanāk palikuši tikai 10%, ko izdarīt. Un tad varēs braukāt viņu apkārt pa pasauli. Mēs tikko 100% 1% izdarījām. Tā kā. Jā. Mēs iztērējām praktiski visu dienu. Mēs sākām aptuveni 1, 2. Un tagad ir, pēc mana pulksteņa ir 11:20. Tā kā mēs esam diezgan daudz laika pavadījuši šeit. Jā, bet, kroči, kaut kā tā ir diezgan nekārtīgi, da beigās palika, bet brīnišķīgi mēs dabūjam informāciju, ko vajag. Tā kā, jā, ir ko teikt, Daņik? Jā, tas apmēram arī viss. Čau!